Latvijā ir 825 publiskās bibliotēkas. Publiskā bibliotēka ir viegli sasniedzama ikvienam. Iedzīvotāju tuvāko bibliotēku var sasniegt vidēji 20 minūšu laikā. Vidēji uz katriem 2500 iedzīvotājiem ir viena bibliotēka. 40% iedzīvotāji ir aktīvi publisko bibliotēku lietotāji. Zīmīgi, ka 5 gadu laikā aktīvāki kļuvuši pieaugušie bibliotēku apmeklētāji. Taču joprojām visaktīvāk bibliotēkas apmeklē jaunieši. Lai arī lielāko daļu publisko bibliotēku lietotāju skaitu veido iedzīvotāji ar pamatizglītību un vidējo izglītību, kopā 74% no visiem lietotājiem, tomēr pēdējo 5 gadu laikā būtiski pieaudzis iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību, kur ir aktīvi bibliotēku lietotāji. Tie bija 38% 2007. gadā un jau 47% 2011. gadā. Cilvēku ar zemiem ienākumiem bibliotēkā ir 2 reizes vairāk nekā cilvēku ar augstiem ienākumiem. Joprojām visvairāk bibliotēkas izmanto Vidzemē, bet lielākais pieaugums salīdzinot ar 2007. gadu ir Latgalē. Ar katru gadu pieaug bibliotēku apmeklējumu skaits. Ja tie bija apmēram 7,5 miljoni apmeklējumu 2007. gadā, tad 2011. gadā tie jau ir gandrīz 10 miljoni apmeklējumu. Lielākais lēciens uzreiz par 1,3 miljoniem notiek starp 8. un 9. gadu. Katrs 5. lietotājs apmeklē vairāk kā vienu publisko bibliotēku. Cilvēki sākuši uz bibliotēku iet 2 reizes biežāk. Netieši bibliotēkas ietekme sasniedz lielāku sabiedrības daļu nekā to uzrāda apmeklējumu vai lietotāju reģistrs, jo bibliotēku pakalpojumus izmanto arī tiešo apmeklētāju ģimenes un draugi. Tieši tā tas notiek katrā 2. reizē, kad apmeklētājs bibliotēkā ņem grāmatas lasīšanai uz mājām. Laucinieki ir aktīvāki bibliotēku iespēju izmantotāji. No lauku iedzīvotājiem aktīvi bibliotēku apmeklē 46%, bet no rīdziniekiem tikai 30%. Īpaši nozīmīgas bibliotēkas ir lauku pašvaldībās, kur nav kultūras namu, pasta nodaļu. Tur bibliotēka ir multifunkcionāls centrs, kas reizē ir gan iedzīvotāju satikšanās vieta, gan kultūras centrs. 5 svarīgākie bibliotēkas apmeklējumu mērķi ir grāmatu, avīžu, žurnālu ņemšana uz mājām, grāmatu, žurnālu, avīžu lasīšana uz vietas bibliotēkas lasītavā, bezmaksas interneta izmantošana, printēšana, skenēšana, kopēšana, izstādes apmeklējums. Bibliotēku interneta lietotāju skaits ir pieaudzis 3 reizes. Bibliotēkas internetu izmanto vismaz 2 reizes biežāk. Katram 5. bibliotēkas interneta lietotājam nav citas vietas, kur izmantot internetu. Lielākais pārsteigums ir tas, ka būtiski pieaugusi interneta lietošana vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem. Tas ir tādēļ, ka bibliotēku piedāvātajā datora apmācībā populārākā mērķa grupa ir vecumā no 50 gadiem. Interesanti, ka šobrīd visai krasi bibliotēkas interneta popularitāte samazinājusies pusauģu vidū līdz 15 gadiem. Viņus ārā no bibliotēkas izvilinājusi mobilā interneta iespējas. Lai strādātu tieši ar šo auditoriju, dažas bibliotēkas piedāvā mobilos pakalpojumus. Tā ir pavisam jauna pieeja darbā ar pusauģiem. 5 gadu laikā galvenais bibliotēkas interneta izmantošanas mērķis nemainās. Tā ir saziņa. Gan 2007. gan 2009. gadā uzreiz pēc saziņas nākamie populārākie interneta lietojuma mērķi bija informācijas meklējums par kultūru, izklaidi, kā arī izglītību. Bet jau 2009. gadā cilvēki 2 reizes biežāk sāk meklēt informāciju par veselību. 2011. gadā uzreiz pēc saziņas, kultūras un izklaides 3. svarīgākais mērķis bibliotēkas interneta lietošanā ir darbs un darījumi. Tā skaitā interneta bankas izmantojums. Biežāk cilvēki sāk izmantot arī e-pakalpojumus. Un tas ļauj saprast, ka internets vairs neaprobežojas ar e-pastu sūtīšanu un draudzēšanu sociālajos portālos. Tagad internets ir gan veikals un darba birža, gan banka. Atkal jāuzsver, ka ar interneta pieejamību attālās pašvaldībās publiskās bibliotēkas aizstāja neesošos veikalus,
pasta, banku filiāles un nodarbinātības dienesta filiāles, ir pilnīgi skaidrs, ka šī bibliotēku funkcija nākotnē tikai pieaugs. Arvien vairāk cilvēku atzīst, ka bibliotēkas interneta izmantošana viņiem sniegusi gan sociālus, gan ekonomiskus ieguvumus. Lietojot internetu bibliotēkā, apmeklētāji atraduši informāciju gan brīvā laika pavadīšanai, gan nodevušies rūpēm par veselību. Internets palīdzējis iesaistīties arī sociālajā dzīvē. Lai arī lielākajai daļai šo ieguvumu ir sociāls raksturs, tomēr parādās arī ekonomiski ieguvumi. Arvien vairāk cilvēku, izmantojot bibliotēku internetu, ietaupījuši naudu un atraduši darbu. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka tas, ka viņu bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, ir padarījis viņu pašvaldību par labāku vietu dzīvošanai. Lielākais šīs pārliecības pieaugums bija laikā no 2007. līdz 2009. gadam, kad bibliotēkās tika ierīkots bezmaksas internets. Tomēr šī tendence saglabājas arī tagad. Arvien vairāk cilvēku saskata sekojošus ieguvumus – pieeja informācijai, saziņa un iespēja veikt maksājumus, izmantojot interneta banku, un tikpat svarīga ir pieeja darba tirgumu un iespēja ietaupīt laiku un naudu. Bibliotēkas potenciāls uzlabot gan dzīves kvalitāti, gan iedzīvotāju sajūtu pašvaldībā ir iespējams tikai pateicoties profesionālu un atsaucīga bibliotekāra darbam. Vidēji gadā viens bibliotekārs strādā ar gandrīz 6000 apmeklējumu. Šis skaits 5 gadu laikā ir krasi pieaudzis. Vienlaikus pieaudz arī bibliotekāra darba apjoms un, mainoties lietotāju vajadzībām, arī pienākumu dažādība. Arvien biežāk informācijas meklēšanā lietotāji izmanto internetu, un arvien biežāk viņi lūdz bibliotekāra palīdzību. 2011. gadā katrs otrais interneta izmantotājs bibliotēkā lūdza bibliotekāra konsultāciju. Un tas ir tikai viens no bibliotekāra ikdienas darba uzdevumiem. Tāpēc varam iedomāties, kā jūtas 70% Latvijas publisko bibliotēku darbinieku, kuri savā bibliotēkā strādā vieni paši. Lai arī turpmāk bibliotēkas spētu kvalitatīvi apmierināt pašvaldību iedzīvotāju mainīgās vajadzības, jāpanāk visu ieinteresēto pušu izpratne un rīcība.